Nu, tāds akmens dārzs, kādu mēs izveidojām, tagad kļūst par dārza centru, un tam blakus gribas pielikt vai nu kafijas dzeršanas stūrīti, grilla vietu vai bērnu laukumiņu, bet, ja man jāizvēlas, es tomēr primāri izvēlētos izzināt un uzzināt visu par to, kā izveidot bērnu laukumu. Tādēļ man jau atkal ir daudz jautājumu būvniecības, dārza un mājsaimniecības preču veikala kā Senukai ekspertam. Gint, kādi ir principi izvēloties izveidot rotaļu laukumu savā dārzā pagalmā? Kas ir tas, kas jāņem vērā? Pirmais jāņem vērā tas, ka mēs tikai domājam no sākuma par drošību. Otrs pasākums ir tas, cik jums ir lieli bērni un cik viņi ir aktīvi. No tā mēs arī izējam, ko mēs tajā bērnu laukumā gribam un kādas mums ir iespējas viņu droši novietot. Materiālam arī ir nozīme? Tas ir gaumas jautājums. Katrs materiāls prasa savu rīcību, lai viņu nostiprinātu droši un bērnam būtu patīkami spēlēt. Labi, kādi materiāli ir iespējami? Pārsvarā pieejams ir koka, bērnu laukumiņi, metāla un plasmas. Plasmas vairāk ir domāta maziem bērniem, tādiem, kas ir varbūt netik stabili, kur viņš var tik ļoti netraumēties, bet viņi atkal ir līdz kaut kādam vecumam. Kas plasmasai ir labās un kas ir netik labās īpašības? Plasmasai ir tā, ka viņi balē saulē diezgan. Viņi ir ērti, viņu var novietot tā, kā jūs gribat, lai jūs redzētu bērni, pa cik viņi visi hiperaktīvi, un otrs viņš neuzkast. Un metālam, kas ir tās labās un sliktās īpašības? Metāls mazāk balē, stingrāks, noturīgāks, bet ir ļoti nopietni jāpiedomā pie viņa nostiprināšanas. Ja koks atkal ir tāds, viņš ir masīvs, stabils, viņš ļoti vienkārši ir nolikt, bet viņš ir apjomīgs un liels. Metāls sakarsīs arī salīdzinājumā ar plasmas, vai uzkarsīs, vai ne? Krietni vairāk nekā plasmas un koks. Vēl gribu tev atsevišķi pajautāt arī par batutiem. Batuts noteikti ir viena no tādām pieprasītākajām bērnu izklaidēm mūsu pašu dārzos un pagalmos. Tāpat laikā arī viena no tām izklaidēm, kur bērns ir īpaši jāpieskat, vai pareizāk sakot, jāprūpējas jau preventīvi par to, lai tas tiek pareizi uzstādīts, lai negūtu traumas. Ir tādi batuti, kas ir drošāki nekā citi. Visi batuti arī jāskatās ir no viena dizainisks lielums, bet arī ir vidējais vecums, kas lēkās pa to batutu. Nevar uzlikt maziņu batutu un jums ir diezgan pieauguši bērni. Tad sanāks tā, ka tas batuts paliksies kopā ar bērnu. Ja? Lielums tā ir viena lieta. Lielums ir atbilstoši. Otras lietas, kas batutam ir, viņš jānostiprina pie zemes. Nevis jāuzliek, bet jānostiprina pie zemes, lai arī viņš nelēkātu līdzi un nekustētos. Jo batuts ir stabilāks, jo bērns ir drošāks. Un tad jau ir attiecīgi gaumas jautājums, kā jūs gribat un ko jūs domājat, bet noteikumi jāievēro. Kāpnītēm Cietam jābūt cietam un noteikti arī jābūt piestiprinātam pie zemes. Mēs visu laiku runājam par to nostiprināšanu un par to, ka no tā ir atkarīga tā laukumiņa drošība, bet kā tas ir nostiprināt? Ko nozīmē nostiprināt, piemēram, koka vai metāla konstrukciju? Mēs rokam zemē vai kā? Nē, metāla koka konstrukcijas, ja mēs runājam par bērnu laukumiņiem, tad viņi pēc būtības ir stabili, paši stabili. Pirmkārtām viņa masveidi, viņas maziņas nevar uztaisīt, ja? Tā kā viņi ir stabili. Metāli noteikti vai jāpiesit pie zemes vai vēl labāk iebetonēt un viss pārējais. Kas attiecās uz batutu un vispārējais, tad tur ir tas pats princips tā kā teltī. Ir jābūt pie zemes, piesistajiem āķiem. Protams, ka telts āķi maziņi, viņus vai nu var nopirkt, vai nu uztaisīt viņi tā kā cilpēju veidā, kur jūs nopietni iesietat pie zemes, un tad jums arī vējš viņus nepūtīs pa gaisu. Manās mājās ir 3 dažādi izmēru ķipari, kas ļoti labprāt paspēlētos smilškastē. Viens vēl noteikti ne, bet drīz. Tāpēc būtu fēni salāgot tā, lai kā vienam tā otram ir labi. Manā gadījumā droši vien tā būs koka smilškaste, vai ne? Kaut kas tāds fundamentāls, tas ir jāskatās no jūsu bērna laukuma, kā jums viņš atļauj. Ir smilškas, kas ir uzliekamās uz bērnu lauku, kur ir grīdu, jūs ieberat iekšā smiltu, un pēc tam jūs viņu varat pārvietot tur, kur jūs gribat. Ir otra plasmas, ierokamās, kur jūs jau ierokat zemē iekšā, un tad tā ir stacionāra vieta. Tur, kur viņš ir, tur arī ir. Un trešā ir koka, bet koka jābūt tā, ka, ja plasmasām apakšā ir grīda, kur zāle, viss kaut kas nenāks iekšā nekas, tad koks tomēr ir no grīdas, viņš ir atvērts. Paldies, es esmu gatava izdarīt izvēli. Man prieks, es jums palīdzēju.